Valsts svētku vakarā Prēļu novada kultūras centru piepildīja patriotiska un sirsnīga gaisotne. Līdzās pacilājošiem sveicieniem dzimtenē un līdzcilvēkiem, mākslinieciskiem priekšnesumiem, ikgadēji apbalvoti godprātīgākie, darbīgākie savas vietas patrioti. Prēļu novada iedzīvotāji, kas ar savu ieguldīto darbu nes lielu devumu novada attīstībā un labbūtībā. 18. novembris ir laiks, kad godinām un atceramies un pieminām, un arī sakam lielu paldies saviem ikdienas darba darītājiem. Kā katru gadu arī šogad pedagogi, ārsti, lauksaimnieki, zemnieki, tie, kas ikdienā veic savus tiešos darba pienākumus un arī nedaudz vairāk iesaistoties visas sabiedrības labā. Mums ir daudz labu darba darītāju un mums ir apkārt ļoti daudz cilvēku, kas viņus pamana, piesaka, uzraksta, uzmundrina, iedvesmo, un man šķiet, ka tas ir arī gandarījums un prieks katram par paveikto. Pašvaldības atzinības rakstus par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu dažādās jomās, piemēram, veselības aprūpē, sportā, sabiedriskajā dzīvē un citās, saņēma 10 rosīgi novadnieki. Šogad augstāko Prēļu novada pašvaldības apbalvojumu goda pilsonis saņēma Eleonora Blēve par mūža ieguldījumu pedagogijā, tai uz 60 dzīves gadus veltot fizikas mācībai Prēļu jauniešiem. Esam jau ciemojušies pie mūsu 15. goda pilsoņa, pie mūsu pedagoģes Eleonoras Blēves, kura šobrīd dzīvo Kuldīgā. Esam viņu sveikuši ar augstu apbalvojumu, jo uzskatu, ka arī pedagogs, kurš visu savu mūžu ir veltījis Prēļiem, Prēļu pedagogijai izcils erudīts, ir pelnījis šo nosaukumu, un arī man, kā viņas skolniecei, bija patiesas prieks un gandarījums viņu sveikt kā ļoti stingru, bet ļoti godīgu skolotāju. Savukārt goda zīmi par nopelniem Prēļu novada attīstībā saņēma 4 ievērojamas personības – Edgars Nutiņš, Anna Verze, Edgars Vaivods un Vija Kudiņa, kas ar savu profesionālo darbu novada vārdam ļauj izskanēt skaļāk. Pēdējā laikā strādāju lielākoties ar bērniem, tie ir bērni un mūsu jaunatne, topošie Latvijas patrioti, tā teikt, un cenšamies, lai viņi būtu bagātāki ar savu redzējumu arī kultūras vērtībās, lai viņi būtu radošāki, lai viņi būtu spējīgāki, lai viņi izprastu un varbūt iedziļinātos gan mūzikas, gan mākslas pasaulē. Koriem jau ir tā specifika, ka dirigents pats par sevi jau nav nekas, un arī šis apbalvojums pienākas ikvienam dziedātājam, kurš šo 30 gadu laikā ir dziedājis mūsu korī un nežēlojis ne savu laiku, ne savus līdzekļus, ne savas emocijas, ne skanīgo balsi un kuplinājis un godā cēlis mūsu novada kolektīvu. Vienkārši jābūt lepnam par savu vietu, kur es izaudzis, kur es dzīvojis, un tos laikam veidojas pašam, tas nav tā, kā var iemācīt vai notikt. Vienkārši es domāju, ka mūsu novads arī daudz dara, lai cilvēki, tas novads būtu viņiem patīkams, lai te varētu justies, ka es kā piederīgs tam novadam. Un tas ir kopīgs darbs gan no mūsējas, gan arī mūsu vadības darbs, lai cilvēki šeit justos kā mājās labi, un tad viņš būs arī patriots savas vietas. Pasākuma laikā valsts svētku koncertu programmā pacelāto gaisotni uzbūra vakara vadītājs aktieris Raimonds Celms. Tāpat klātesošos priecēja vietējie aktiermākslas kolektīvi kā deju kopas Talderi un dancari, arī koklētāju ansamblis Rasa no Madonas. Liekas, ka nekur citur nevar būt tik labi kā šeit, jo kā paši veidosim, tā arī būs. Tāda būs mūsu Latvija, tāds būs mūsu novads, tāda būs mūsu mīļā Latgale. Domāju, ka mums šobrīd pietiekoši daudz negāts ir, tāpēc optimisms un pozitīvisms ir tas, kas tomēr virza uz priekšu
liek neapstāties un iet ar ticību, cerību, mīlestību arī nākotnē. Es domāju, ka patriotisms ir katram pret, pirmkārt, nav nekas jauns, ir jāsāk ar ģimenei, un ģimenei ir jābūt šai saknei, un skolā un sabiedrībā, visos pasākumos, ko mēs veidojam, darām, visu laiku mēs aktualizējam un uzsveram dažādas šīs vērtības, ka mums ir jāpriecājas par to, kas mums ir. Svinīgā pasākuma izskaņā vietējiem un novada viesiem bija iespēja nobaudīt svētku torti. Tāpat vakara turpinājumā izdejoties grupas Perlmutras ballē Prēļu novada kultūras centrā.